Labdien! Jūs atkal klausāties Telesaplādi. Ar jums šodien kopā ir Krišjāns Lācis, Agnese Sirbe un Raivis Bičevskis. Mēs šajās aplādēs esam runājuši par visu, ko par Heidegeru, par Berlinu, par Tomasu Mannu, gan arī jau pusgads vai vairāk, bet šoreiz ir pienākusi tā reize lielajam zilonim istabā, kurš visu laiku ir fonā glūnējis, proti mēs mēģināsim apspriest pandēmiju, vīrusu, spaidus vai brīvības, kopīgos vai individuālos labumus, kas vispār izriet no visas šīs problēmas. Vīrusu, certifikāti un kas tik vēl nav. Viss arī informācija strauji mainās, jo sākumā, filozofi domātāji reaģēja, pirms gada, piemēram, Itālijas gadījumā uz viņu drastiskajiem lockdowniem, vai kā mēs latviski varētu teikt, mājasēdēm, aizslēdzēm. Tas bija tad, tagad tas filozofiskais jautājums drīzāk būtu par vakcinācijas certifikātiem, par spaidiem vai brīvību, par upurēšanos kopīgā labuma vārdā. Vispār par valsts pilnvarām un tādā garā. Par to mēs šodien parunāsim, bet es atgādināšu klausītājiem, kāda bijusi tā secība. Un tātad pirms gandrīz jau 2 gadiem, 19. gada beigās, 2020. gada sākumā, Ķīnā aizlaužās lipīgs vīruss. Strauji tas pārmetās uz Itāliju. Mēs atceramies baisos kadrus ar medicīnas mašīnām, kuras brauc uz morgiem rindā. Kaut kas līdzīgs arī Latvijā mums bija šajā rudenī. Joprojām ir. Lockdown izplatās 2020. gada pirmajā pusē visā Eiropā, un kā tāda institūcija rietumu pasaulē, visā pasaulē, dažādas pieejas, dažādi risinājumi. Tajā brīdī tur tās diskusijas ir par savējo repatriāciju uz valsti un vienkārši kā labāk izolēt saslimušos, jo tajā brīdī vēl nebija nekāda risinājuma, kā varētu mēģināt ierobežot saslimstību un tam līdzīgi. Un tas risinājums bija lockdowns. Gada laikā sagaidījām varbūt pat ātrāk vakcīnas, kuras ilgstoši un kaut kādā ziņā vēl līdz šim brīdim tiek reklamētas kā tā galvenā panacēja, kas tad beidzot pieliks galu vīrusam. Ierobežos arī vīrusu izplatību, kaut kādā ziņā arī ierobežo, bet tur ir vēl daudz papildus jautājumu raisās. Šobrīd jau ir diskusijas par zālēm parādījušās, bet tas, kas atkal ir fonā visu laiku, ir šis, kā sapotē cilvēks. Ir valstis, kur cilvēki potējas aktīvāk, ir valstis, kur cilvēki potējas mazāk aktīvi. Tas nav obligāti padomju valstis, bijušās postpadomju valstis, arī rietumos. Interesanti, piemēram, statistiski paskatās ģermāņu, jeb vāciski runājošo valstis uz Rietumu Eiropas fona ir mazāk vakcinētās. Un tagad vispār pats šis fenomens, ka mēs vērtējām valstis un cilvēkus pēc vakcinācijas indeksa. Un arī tā pieeja vakcinācijas aptveres panākšanai ir dažāda. Piemēram, Teksasā nav. Ja skatāmies uz Teksasu vai vēl dažām anglosfēras vietām, Angliju, piemēram, tur tāda piespiedu vakcinācija nav tik izplatīta, bet ne piespiedu vai draudu cilvēks atlaist no darba privātajā vai publiskajā sektorā, tāpēc, ka viņš nav vakcinējies. Teksasā, piemēram, Floridā, daudz kur Amerikā par to ir diskusija, bet un strīds ar federālo valdību. Kontinentālajā Eiropā, sākot jau tiešām no Itālijas līdz Latvijai, šī vakcīnu certifikāti ir nostiprinājušies. Bet tās viss ir tāds ļoti tehnisks, sīks lietas. Es pat nezinu to filozofisko jautājumu, ko šobrīd pacelt no visiem. Pirmais, protams, kas nāk galvā, ir par individuālo un kopīgo labumu, bet varbūt pirms pārējiem tādā jautājuma daļā, varbūt jums abiem kāds jau pirmās piezīmes, komentāri, novērojumi. Tevis sniegtais apraksts tur varētu izdarīt kaut kādas korekcijas. Ja? Varētu sākt pavisam no otras puses un teikt, ka vīrusu sasniedz Latviju. Šī jau ir otrā ziema, kad mēs piedzīvojam kaut kādu veidu mājasēdi. Un ierobežojums, kas jau otro mācību gadu pēc kārtas skar bērnus, skolniekus, arī daļu no bērndārziem, un arī vidusskolnieks un pat arī daļa no studentiem, tos, kas nav varējuši pāriet uz tālu mācību. Un, es to ļoti izjūtu, jo man ir pamatskolā 3 bērni. Bet arī tas ir nepilnīgs apraksts. Vēl pilnīgāks apraksts tad ņemtu vērā tos elementus, kad jau tikai šajā rudenī ir Latvijā nomiruši vairāk kā 1000 cilvēku. Arī šodienas mēs rakstam šo raidījumu 17. novembrī. Smagi slimo intensīvajā aprūpē esošo cilvēku skaits Latvijā ir ārkārtīgi liels, gandrīz pārsniedz mūsu slimnīcu kapacitāti.
Katru dienu nomirst starp 20 līdz 60, kas ir milzīgs skaits. Ja tas pazaudēt 1000 cilvēkus no vienas slimības vai tās komplikācijām vienā pāris mēnešu laikā ir daudz. Nemaz nerunājot par to, ka šī slimība tiem cilvēkiem, kurus viņas skar smagā formā, ir briesmīga. Tā ir briesmīga nāve. Tā ir nāve noslāpstot, kur nav iespējams vairāk palīdzēt. Un tuvinieki nevar no viņiem atvadīties, viņus pat nevar normāli apbērēt, tā kā vajadzētu, ar izvadīšanu. Tā kā, tā situācija ir ļoti smaga, un Latvijā ir izsludināts ārkārtas stāvoklis, kurš arī turpinās šobrīd. Mājasēžu dēļ ir šie milzīgie ekonomiskie zaudējumi un apdraudējumi, jo ir vesels nozares, kas nav varējuši strādāt, visas tās nozares, kas ir saistīts ar darbu, ar cilvēkiem, cilvēku masām. Jā, tad tur ir vēl citi elementi, kas varētu labāk paskaidrot to, ko tu minēji, ja? Proti šos brīvību ierobežojumus, ja? Šos soļus, kas ir spērti, kas normālos apstākļos, ja nebūtu šāda pandēmija, visdrīzāk netiktu spērti. Jā, es domāju, es gribētu piebilst vismaz 2 lietas tam, ko tagad no jums dzirdu. Viena lieta noteikti ir tā, ka pandēmijas radītā situācija ir komplicēta arī tāpēc, ka tam līdzīgas situācijas arī citkārt, ne tikai šī pandēmija konkrētā, vienmēr izgaismo arī virkni problēmu sabiedrībā, kuras jau ir pastāvējuši pirms tam. Tās kļūst krasākas, tās parādās kā nerisinātas, tās parādās kā sāpīgas, un uz pandēmijas fonu un ar tās palīdzību to klātbūtne ir asāk izjūtama. Tas noteikti ir viena lieta, ko es gribētu pateikt. Otra lieta, Krišjānis sāk arī ar tādu atsauci uz filozofiem, uz filozofu diskusijām pandēmijas sakarībā. Man tas iespējas par šīm filozofu diskusijām ir, ka viena daļa no šīm diskusijām diezgan ātri nonāk pie tādiem fundamentāliem apgalvojumiem par modernās sabiedrības vispār situāciju, par to, ko pandēmija ir izgaismojusi kā modernā laikmeta iezīmes. To mēs varam, piemēram, pie Agambēna vērot, vai ne? Viņš ar savu biopolitikas un kailās dzīvības jēdzieniem jau ir pandēmijas sakarībā izteicies, ja? Protams, ne tikai par konkrētiem kaut kādiem ierobežojumiem vai pandēmijas gaitu, kā uz to reaģē valsts, bet mēģinājis raksturot uzreiz veselas civilizācijas, pēdējo gadsimtu iezīmes. Ar laiku, šo pēdējo 2 gadu garumā, man šķiet arī filozofu diskusijas ir kļuvušas daudz diferencētākas. Es nesaku, ka visas un ka tas būtu, ka viss ir tik jauki šajā jomā, bet daudz diferencētāk ir parādījušies jautājumi tad par valsts atbildību, par, kā tu teici arī, Krišjāni, par individa un sabiedrības attiecībām. Protams, arī tā tēma par eiropeiskās kultūras pašreizējo situāciju arī ir tematizēta, un to turpina tematizēt. Katram gadījumam es gribētu teikt, ka filozofi klusējuši nav. Viņi ir iesaistījušies sabiedrības kopējā sarunā. Kādreiz man šķiet ir bijis svarīgi, un tas joprojām noteikti ir svarīgi, diferencēt tos līmeņus, par kuros runā par pandēmijas situāciju. Kādreiz šķiet, ka mums filozofi nostāda tādā lielas kultūras katastrofas priekšā, bet mums vajag kādus konkrētus lēmumus, mums vajag kādus konkrētus risinājumus. Un vienmēr jautājums par to, ko tad darīt, pavada arī šos filozofu uzdotos plašākos un teorētiskākos jautājumus. Tā es teiktu pirmajā piegājienā. Tie 2 filozofiskie jautājumi, protams, kas nāk galvā uzreiz, ir tādi klasiski, vai ne? Ko tas nozīmē? Vispār, kas ir X, teiksim, kas ir pandēmija, kas ir slimība, kas ir pienākums, kas ir kopīgais labums.
Man liekas, drīzāk arī šajā jautājumā izvērtējot to, kā valstis un cilvēki reaģē uz šo ārkārtas situāciju. Tas filozofiskais jautājums, protams, skan, vai teiksim, rīcība X, kas ir darīta, lai ierobežotu pandēmijas sekas, vai rīcība X ir laba, vai rīcība X ir pareiza, vai rīcība X ir morāli pieņemama. Tas būtu viens, un, protams, otrs, tas plašākais arī filozofiskais jautājums būtu, ko tas vispār viss nozīmē? Ko nozīmē tas, ka mēs, piemēram, vēl vairāk nekā iepriekš ikdienā klausāmies tur ekspertu ziņojumus, uzklausām ekspertus un visu laiku tiek uzsvērts šie zinātnē balstītās pieejas, kur, arī šis, teiksim, ko nozīmē šis moments, ka mums nevajag politizēt jautājumu, lai gan, protams, šis jautājums ir politizēts visās iespējamās nokrāsās. Bet, labi, pastāstīšu tās savas izjūtas, un jūs varētu kaut kā reaģēt. Es atceros savu to noskaņojumu 2020. gada sākumā, un tas, kas man pirmais krita acīs arī uz visas tās pašreizējās politiskās diskusijas, politiski teorētiskās diskusijas fona, kas jau rit kopš 2015. 2016. gada, ka valsts vara tomēr eksistē, ka valsts vara ir kaut kas tās ļoti liels, jaudīgs, ka šo visu lielo valsts mašinēriju kaut kādās krīzes situācijās pēkšņi var iedarbināt, jo pirms tam mēs klausījāmies, ka valsts nevar darīt to, valsts nevar darīt šito, tur ekonomiskās intereses vai nezinu, tur citas intereses, un tā valsts var tikai būt šis naktsargs, kurš vienkārši uzrauga, lai visi notikumi notiek godīgi un transakcijas notiek godīgi. Tieši tādā nozīmē arī tas kaut kur parādījās arī tajā starp to kritiku, kas tika izteikts par to, kā Latvija mēģina tikt galā ar šo situāciju. Es kategoriski norobežotos no apgalvojumiem, ka ir sociālais sabrukums vai institūcijas sabrukums, vai kaut kas tam līdzīgs. Man liekas, ka tā nav tiesa. Institūcija koordinācija un visu to mēs, tās lielās administratīvās institūcijas atrodas savās vietās. Var kritizēt veidu, kā viņas pašas reaģē uz saviem iepriekš pieņemtajiem dokumentiem un tā, ja. Bet mans iebildums ir, nevajag lietot jēdzienu sociālais vai valstiskais sabrukums. Mēs esam tālu līdz tam. Jā, bet mēs vēl neesam nonākuši līdz tam. Labi, turpini, piedod. Jā, tu jau gandrīz paredzi kaut kāds mans. Es paredzu tavu monologu. jā, bet sākumā tā man reakcija tiešām bija tā, valsts eksistē, valsts darbojās un koordinē, un reizēm pat kaut kāda koordinācija iespējama tiešām šo lielo leviatānisko veidojumu starp Eiropas Savienības ietvaros. Man ļoti iespaidoja tā lielā repatriācijas operācija, kur no visas, tā ļoti labi tas izskatījās tajā brīdī, ka no visas plašās Eiropas tautieši tiek koordinēti, savākt atpakaļ savā tautas mājā, savā dzimtenē, un tad, valsts par viņiem parūpējās, un tur bija kaut kāda arī nedaudz skandāla, bet tas izskatījās tā pozitīvi, un negaidīt varbūt arī salīdzinām ar to, ko mēs parasti sagaidām no Latvijas, teiksim. Un tajā brīdī, uz tās valdošās diskusijas fona, kura pastāv konservatīvo vai postliberāļu, kā es viņus saucu, es pats sev iedalu pie tādiem postliberāļiem, šie visi notikumi sākotnēji šķita vērtēt diezgan interesanti un pozitīvi, jo pēkšņi no nekurienes atjaunojās tādas lietas kā robežas, valstīm ir robežas, suverēns ārkārtas situācijā var pieņemt tur izšķirošas lēmumus, administratīvais aparāts tiek iedarbināts, lai risinātu konkrētu problēmu. Ļoti iespaidīgi tas bija tiešām 2020. gada lielāko daļu. Bet kaut kā ar laiku, šobrīd skatoties, kas notiek, teiksim, Latvijas gadījumā, man tā sajūta, ka es pats kā tāds postliberāls jūtos iedzīts stūrī, jo liela daļa postliberāļu principā prasa, teiksim, lielāku valsts iejaukšanos, lielāku valsts lomu, teiksim, gan ekonomikā, gan cilvēku dzīvē vai kaut kādu morālo labumu, morālo vērtību iemiesošanā likumos. Un kaut kādā ziņā, kā vienā rakstā viena publicista, tāda Merija Harringtona sacīja, mēs visi esam postliberāļi. Vai drīzāk politiskās struktūras jau ir kļuvušas postliberāls, jo tas, ko mēs iepriekš runājam par individuālajām brīvībām, tur pašnoteikšanos, nekāp manā sētā un tam līdzīgi, tas ir kaut kādā ziņā aizbraucis vilciens. Bezmazliet man tā gribētos teikt, ka tā valsts loma un redzamība un intervences dažādos sektoros un arī individuālajos lēmumos ir tik visaptveroša, ka arī man kā postliberālim jāsāk uzdot jautājums, vai tas ir labi.
Jo, Ja, jēdziens postliberālisms īpaši nepalīdzēs, man liekas, tev fiksēt to galveno problēmu. Bet, labi, vēl pēdējais. Pēdējā iebilde, proti, tas, ko es arī jums gribētu tā piespēlēt, tāds, man liekas, tāds vēsturiski konceptuāli interesants tvīts, simbolisks tvīts bija no kāda deputāta, Nacionālās apvienības deputāta Twitterī, kurš proti teica par tiem, kur iebilst gan pret visādiem tur mājasēžu noteikumiem, gan pret vakcinācijas noteikumiem. Tas viņa arguments bija, ka konservatīvie iestājās par autoritāti, konservatīvi iestājās par valsts varu un konservatīvi nav apšaubīt šo valsts varu. Protams, tas raisīja daudz diskusijas interneta telpā, bet man liekas tā tāda interesanta tēze, kurai ir gan patiesa, gan nepatiesa. Kas zināmā mērā ir arī tā vecā labā Sokrata pozīcija. Jā, likums bija netaisnīgs, bet likums man piesprieda nāves sodu, es pakļaujos likumam. Jā, tur ir garš stāsts, jā, par to, kāpēc būtu jāpakļaujas arī, nepareiziem likumiem, ja? Redzot, ka šajā pakļautībā tu izrādi pakļautību nevis tiem, nevis tiem konkrētā likuma uzrakstītājiem, bet pašai likumīgai tai sistēmai, kas ir augstāka par tiem dotajiem cilvēkiem. Ja? Un tad citiem liekas, ka šī ir skandaloza tēze, bet tur ir kaut kas tajā. Tā kā tā konservatīva nostāja, to, ka mums būtu jāpakļaus likumam arī tad, ja mums liekas, ka tas ir nepareizs. Par valsti mēs jau zinām, arī ir vesela virkne izteikumu un diskusiju parādījušies šajā laikā. Ne jau par spīti tēzē par valsts pastāvēšanas no jauna atklāšanu, bet paralēli tam, es domāju, mēs esam sadūrušies arī ar to, ka modernā kompleksā sabiedrība jau arī tās situācija, tās attīstības līkne, kurā tā atrodas, vismaz pēdējos 2 gadsimtus, arī prasa no valsts institūciju cilvēkiem tik lielu fleksibilitāti, arī kompetenci dažādās jomās, vismaz kompetenci zināt, kuru jomu ekspertiem katrā reizē ko prasīt, ka drīzāk parādās arī tas, nevis tikai valsts atgriešanās, bet arī tas, ka neviens jau nezina līdz galam, kā darīt un ko darīt, kā tādā nozīmē varētu teikt, arī modernā valsts ir nepabeigts projekts. Un šī nepabeigtība, kas visu moderno arī sabiedrību raksturo, valsts gadījumā, es domāju, ļoti labi parādās tajā brīdī, šādu pandēmiju brīdī, ka neviens līdz galam 100% nevar neko garantēt un paredzēt, un tomēr mēs rīkojamies. Jo nav iespējas, nav citas arī iespējas. Jā, es redzu to pamat problēmu drusci, es nezinu, vai tas ir filozofiskais skatījums. Man aizvien grūtāk ir nošķirt filozofiskas problēmas no nefilozofiskām, tad tur arī nav. Manuprāt, ir tā, ka mums ir ļoti liels 20. gadsimta vēstures vezums, kurš ir atstājis ļoti spēcīgu, ļoti skaidru iespaidu uz to, kā mēs saprotam cilvēku pamatbrīvības un pamattiesības. Tas ir 20. gadsimta nopelns. Jo, iedomājieties, būtu 19. gadsimts vēl, un būtu šāda lipīga slimība, kurai varbūt nav tik šausmīgi augsta tā mirstamība, bet kur ir nepatīkama slimība. Arī tur ir blaknes un noslogojās slimnīcas. Un tā 19. gadsimtā vispār neuztrauktos par to, par ko mēs tagad runājam. Vienkārši, ja būtu vakcīna, visus nopotētu, ja vajag ar stekiem, vienkārši nokārtot to jautājumu. Viss tēma slēgta, un karceros tie, kas kaut ko tur vadzina pretī. Bet 20. gadsimts pilnīgi izmainīja skatījumu uz to. Tas arī tomēr jāuzsver. Tātad, ja jūs skatāties, Eiropas cilvēktiesību tiesas, un visas tās, arī kaut vai 97. gada Oviedo konvencija par medicīnas un bioloģisko materiālu izmantošanu, Eiropas cilvēktiesību tiesa un tie spriedumi, kas ir pieņemti laikā pēc Otrā pasaules kara, ir milzīgu uzsveru uzlikuši uz cilvēka autonomiju, uz pacienta autonomiju, uz nepieciešamību iegūt no cilvēka brīvu piekrišanu jebkādām medicīniskām manipulācijām ar viņu. Un, protams, kad vakcīna pieder pie tādām. Varbūt tā būtu īpaša kategorija, bet tomēr visā visumā viņi pieder pie šī. Tad vienmēr ir vajadzīga cilvēka piekrišana. Un ir skaidrs, kāpēc tas tiek darīts, jo ir šī nacistu pieredze. Ar nacistiem un arī citām zemēm. Taču kas tik nav piedzīvots 20. gadsimtā?
garīgi atpalikušos pret viņu gribu sterilizē. Kas tik nav darīts? Viss kaut kas ir darīts. Jā, ir lobotomijas veikts, jā, pa laimi aizliedz. Ja, tur virkne visādu lietu, kas it kā tiek darīts kopīgā labuma vārdā. Ja? Tātad tam atsevišķam cilvēkam tas ir nepatīkami un tā un šitā, bet kopīgais labums būs lielāks, jo tāpēc un tāpēc. To utilitāro argumentu var vienmēr ļoti skaidri formulēt. Tātad Eiropas cilvēktiesība tiesa, ja, un visas tie taču simtiem juristi ir izgājuši visu šo apmācību, ja, par cilvēktiesībām un saņēmuši savus grādus. Ja, un ļoti labi zina to pacienta autonomijas likumu. Ja, proti, ka tiesības ir ļoti skaidri definētas kā deontoloģiski balstītas, ja, nevis utilitāri balstītas, kas nozīmē, ka cilvēks drīkst atteikties, protams, ja viņš ir pilngadīgs un lemtspējīgs. Ja viņš drīkst atteikties no tās medicīniskās manipulācijas, arī tajā gadījumā, ja visi citi uzskata, ka viņam vajadzētu piekrist, ja viņa atteikšanās nesīs negatīvas sekas visdrīzāk viņam pašam, jo tā uzskata ārsti, un pat kādam citam. Ja, tad arī visos tajos gadījumos teiks, nē, tas ir cilvēka ķermenis. Tā ir tā sauktā ķermeniskā integritāte. Ja? Viņam ne tikai nedrīkst uzspiest to manipulāciju, bet arī nedrīkst viņu sodīt par to, ka viņš atsakās. Tāds ir bijis tas ceļš, ko šis likums ir gājis. Ja? Tā drusciņa tā neērtības un šoka sajūta šobrīd ir, ka ņemot vērā pandēmijas apstākļus, ņemot vērā arī to, ka mums nav bijis piemērs, kad ir izsludināts un stājas spēkā epidemioloģiskās drošības likums, kas Latvijā arī šobrīd viņš tagad ir iedarbināts. Ja? Viņš sen jau ir pieņemts, viņš ir vienmēr bijis. Un valdībai principā ir tā autoritāte, viņai ir rīkoties, pieprasīt visiem noteiktu uzvedību, kopējās tās drošības un kopējā labuma vārdā. Un mēs mēģinām it kā iziet starp tiem diviem ceļiem. Ja? Viens būtu tāds, ko es nosaucu par 19. gadsimtu to brutālo ceļu, un otrs būtu tad tomēr tā gluži neielausties tajā personīgajā autonomijā, lai tas viss nebeigtos Eiropas cilvēktiesību tiesā, vai vispār nebūtu tas šausmīgais šoks, ka mēs vairs neievērojam tos likumus, kuriem mēs gadu dekādēm ilgi esam absolūti ticējuši. Ja. Un tā ir tā galvenā problēma, ka mēs no vienas puses sakam, ka vakcinācija ir brīvprātīga, bet no otras puses šobrīd Latvija ir tajā stadijā, ka nevakcinētie cilvēki viņus var atlaist no darba, un viņi nevar arī iestāties oficiāli citā darbā, jo viņiem tad nav tas tā saucamais sadarbspējīgais certifikāts. Tas ir viens. Un tagad pirms pāris dienām tika uzlikts tāds vēl viens līmenis, kas man personīgi ļoti šokēja. Ja? Tas ir tas jaunais likums, ko Saeima pieņēma. Ja? Faktiski, cik tie ir 8 vai 9 deputāti. Šobrīd gandrīz jau tikai viens. Gandrīz jau tikai viens, pārējais sapotēs. Bet tātad pieņem to likumu, ka principā Saeima var nevis anulēt, bet suspendēt ievēlētā deputāta mandātu, ja viņam nav, neļaut viņam piedalīties pat ne attālināti tajā Saeimas darbā, ja viņam nav tā certifikāta. Un tas pie tam neatiec tikai uz Saeimu, tad izskatās, ka tas attieksies arī uz pilnīgi visiem tiesnešiem, kas, manuprāt, ir bīstami. Un tas attiecas arī uz pašvaldību domu tiem deputātiem. Tagad tie cilvēki iesūdzēs Satversmes tiesā, un tie, kas zaudēja administratīvajā tiesā par to prasību vakcinēties, viņi, protams, ies uz augstāko tiesu. Jā. Es domāju, ka tas nonāks līdz Eiropas cilvēktiesību tiesai, un tad mēs varēsim paskatīties, kāds būs tas rezultāts. Ko mūsu tiesību sistēma vispār saka par to? Man liekas, ka tā dziļākā tās jautājums ir šeit. Tiesību izpratnē, tajā kā tātad mēs esam iemācījušies skatīties uz individa tiesībām, uz vēsturiskās pieredzes fona, bet varbūt es tur varētu piebilst to, ka varbūt šajā situācijā tieši labi ir redzams, cik lielā mērā tiesības nekad nav kaut kas abstrakts, izolēts no tāda, kā mēs to nosauktu, dzīves konteksta un no tā, kas pie dzīves vēl piederās ārpus tiesībām. Un pie tās piederās arī, tieši tas, ko tu teici, kā runa ir par pieaugušiem un saprātīgiem, spriest spējīgiem. Tas ir iekļauts jau pašā definīcijā. Jā, bez kuras nevar iztikt. Jā, un to mēs redzam kā vienu milzīgu apgaismības dialektiku. Tajā, ka mēs sagaidām no sabiedrības kopumā, ka tā būs saprātīga, spriest spējīga un pieaugusi.
jā, un, protams, jā, tad arī tiesīga. Jā. Un šī problēma man šķiet ir ar krasi pandēmijas laikā parādījusies. Citiem vārdiem, jā, tur noteikti pie tām tiesību izpratnes mēs nobraucam pie pamatiem, jā, bet jos pamatos parādās, ka ne tikai tiesības veidot cilvēka dzīvi, bet arī zināšanas. Vai nezināšana? Es redzu, ko tu mērķē. Man uzreiz tā pirmā asociācija ir ar Franču revolūciju, vai ne? Kur arī bija šīs visas diskusijas par to, ka cilvēki ir vienlīdzīgi un visi ir saprātīgi un tik gudri, un arī kā intelektuāļi slavēja šo Cildeno mežoni. Vienalga Franču zemnieku 18. gadsimta gaitā, vai kādu, kas dzīvo uz salām. Ka viss tā dabiski un ļoti labi, un šī dabiskā kaut kāda likumīga civilizācijas neaptraipītā, bet beigās, kad Franču revolūcija notika, šīs visas brīnišķīgās arī Franču cilvēktiesību deklarācijā ierakstītās lietas, kas ir šī lielā cilvēktiesību deklarācija, vai ne, 1789. Man liekas, tajā gadā arī pieņēma. Vai 92. Bet, labi. Jā, un tajā brīdī, kad tomēr izrādās, ka šie cilvēki no franču tā brīža franču apgaismoto intelektuāļu skatījuma nav pietiekami zinoši, viņiem šīs tiesības netika paredzētas, viņi nebija tiesīgi. Teiksim. Es uzreiz domāju par lielo iznīcināšanas kampaņu, kas tika vērsta pret, ko Jakobiņi vērsa pret Vendeju, tas reģions Francijā, kur tas katoļu tradicionālistu, zemnieku dumpju reģions pret centrālo apgaismoto filozofu karaļu varu, bet beigās šiem visiem reakcionārajiem zemniekiem viņi nebija tiesīgi, jo viņi nebija pietiekoši zinoši un pietiekoši saprātīgi. Un, tas būtu tāds viens variants. Atbildes to, ko tu saki. Es īstenībā nedomāju, ka tas ir zināšana jautājums. Tiesību jautājums nav zināšana jautājums. Tiesību jautājums, dabīgo tiesību jautājums un cilvēktiesību jautājums ir, viņš gribēja nospraust ļoti skaidru vienu robežu, ko valsts vai jebkāds valstiskais veidojums nekādos apstākļos nevar darīt ar cilvēku. Ko viņam nedrīkst atņemt? Kas ir tas minimālais komplekts, ko viņam nedrīkst atņemt? Vienalga, viņš ir gudrs, dumšs, jebkāds. Tur jau ir tā problēma. Ja? Mēs īstenībā, es to šodien iedomājos, mēs izspēlējam Latvijā, tagad tajā pandēmijas kontekstā, un arī domājot par tiem mūsu saimnes pieņemtajiem lēmumiem, un arī visi ties runas, kas to pavada, un arī tie dokumenti, kas tiek izdot. Mums ir līdzīgi tā kā bija drusciņi, ja, kā bija ASV pēc tiem Dviņu turņu tās katastrofas, ja, ka pieņēma to Patriot Act, ja, un ka tagad vajag izķert visus bīstamos tos cilvēkus, kas varbūt ir saistīti ar tām teroristiskajām organizācijām, ja? Vai varbūt kaut kā sadarbojušies, vai plāno sadarboties, vai varbūt iet uz tiekās ar kaut kādiem imāmiem, kuriem atkal ir kaut kādas saistības. Ja? Un tad tur mums ir, tas izklausās pārspīlēt, bet tā debata viņi ir apmēram tur, ja? Kad ir tas Patriot Act, ka tu visiem samazini to tiesību apjomu, jo ir šis draudu stāvoklis. Ja? Un tad ir, kā mēs no tā izējam ārā. Un lielākais jautājums, protams, ir, vai mūsdienās cilvēki to pieņem vai pieņems, ja, vai kā, jo es jūtos nērti. Es jūtos nērti kā cilvēks, kas vakcinējās, kad, teiksim, veikalā bija tas nožogojums, un tad tie otri cilvēki tajā pusē. Es jūtos vienkārši, man ir, es nezinu, kauns, bet es nevaru pateikt no kā. Un es cenšos nebūt jūtīgi pret to retoriku, bet es ļoti labi saprotu, ko pianists Šimkus teica par to cilvēku šķirošanu. Ja? Un vasarā mans tēvs, teiksim, taisīja mājās lielu ballīti, tad bija tas brīdis, ka varēja atļaut, ja? Kad tur drīkstēja sevišķi tie certifikāti un tā. Un arī viņš vai mana māma vai neviens no cilvēkiem, mēs nespējam būt tādi, ka mēs tagad saviem draugiem pie sēdes prasīsim, tev ir certifikāts, tev ir, mēs varam paprasīt to masku, bet ne to certifikātu. Vai baznīcās, ko es saku? Vai baznīcās, piemēram, ja? Tas ir, un mēs esam tādā veidā tomēr audzināti un sevi audzinājuši, ja? Ka es neteikšu cilvēkam, tu nevari tagad būt šajā telpā, tevi jāiet ārā. Es tad izdomāju citu variantu. Tad izējam visi ārā, stāvam pļavā, bet lai nav tas dalījums starp tiem vakcinētajiem un nevakcinētajiem. Un vēl viena emocionālā piebilde no manas puses, atvainojos. Ja. Mūsu valsts ir izdevusi vispār kopš 90. gadiem, es nezinu cik miljonus, ja, visām šīm nevalstiskajām organizācijām, visiem šiem milzīgajiem pasākumiem un portāliem un visu inteliģences iesaistīšanu, kas nodarbosies tikai faktiski ar vienu, tātad to iekļaušanas politiku, nediskriminēšanas politiku,
visu cilvēku stāstu, uzklausīšanu, atvērtību visu cilvēku emocijām un tā tālāk. Ja pareizi, ja, ir miljoni izdot, lai šo Latvijā izveidot, lūk, to šito emocionālās integrēšanas, stāstu integrēšanas bāzi. Un cieņas jēdzieni. Un cieņas jēdzieni, ja. Un pat ja šis cilvēks kļūdās, pat ja viņš dzīvē pieņēmis nepareizes lēmumus, viņš varbūt narkotiku lietotājs, vienalga, mēs visi tad uzklausam to viņa stāstu, pastiepjam pretī roku. Paskatieties, kā šie paši cilvēki izturās pret tās sauktajiem antivakseriem. Tas ir tomēr, šeit būtu vajadzīgs kaut kāds, es nezinu, kādu gudru sociologu skatījums no malas, ja, kas tās ir par īpašībām, ja, no kurienes tas nāk. Nu. Tas pat pret homofobiem, un mēs skaitamies homofobi, pat nebija tāda veida retorika, kā pret cilvēkiem, kuri varbūt pat paši ir vakcinējušies, bet kuri izteica kaut kādus iebildumus pret veidu, kā tas tiek Latvijā menedžēts. Es domāju, ka tā kā tu to raksturo, tu ļoti labi parādās, cik tomēr lielā mērā, jā, tās tiesības, jā, es nedomāju tā, ka viņas balstās zināšanās, ne, un tad mēs šķirosim, kuri nezina un kuri zina. Nē, runa ir par to, ka tiesības vienmēr tomēr ir sajūgtas ar, varētu teikt, pirmstiesiskiem, ja, sabiedrības pamatiem. Lūk, jā, tad, kad mēs satiekamies ar kaimiņiem, tad, kā mēs runājam ģimenē, kā mēs uzvedamies uz ielas, jā, satiekot kādus cilvēkus, un pat vēl vairāk, jā, pat vēl dziļāk, jā, cik lielā mērā, kā mēs vispār attiecamies tomēr pret savu būšanu pasaulē, teiksim tā. Un šis viss spēlē līdzi, jā, tajā mirklī, kad mēs izsakām, jā, savus spriedumus par to, kādai sabiedrībai jābūt. Ciem vārdiem gribētu teikt, tās pirmstiesiskās solidaritātes formas sabiedrībā, tās ir padziļināti jāpēt un jāskatās, kas tur vispār notiek tajā, kas saucās Latvijas sabiedrība. Ja, un ja tur mēs konstatējam kaut kādus deficītus, ja, tad nav varbūt vērts cerēt, ka likuma vara visu var sakārtot. Ja. Kas tur notiek? Ja, tas jautājums ir viens no jautājumiem, kas pandēmijas sakarībā man ir visvairāk arī nodarbinājis. Tā saruna ir pavērsusies uz tiesībām, pienākumiem, un man šķiet interesanti gan no tā, ko Agnes teica, un ko tur Aivi veidini, ka es tīri skatos tiešām no tāda socioloģiski politiskā skatu punkta. Man nav tā, ka es vienkārši pastos, ko eksperts saku, un tad, ok, labi, eksperti, paldies. Es skatos, es diemžēl mēģinu to visu interpretēt uzreiz tā kā, politiski, jā. Un tad starp dažādām mūsdienu politiskajām nometnēm. Un tas, kas šī tiesība pienākuma gadījumā ir interesanti, ir, ka pēkšņi šie cilvēki, kurus tu, Agnes, minēji, šie nevalstisko organizāciju, tiešām individu autonomijas un tiesību aizstāvji, visi cīnītāji, tiesību aizsardzības organizācijas, kuras mēs sauktu par liberāļiem vai kreisajiem liberāļiem, ka viņi pēkšņi ir izrādījušies ļoti konservatīvi. Tādā ziņā, ka iepriekš... Tie jēdzieni vairs nav īsti derīgi. Jā, šie jēdzieni vairs nav īsti derīgi, jo kā iepriekš tā ļoti vienkārši banalizējošos politiskos šķīrums, iepriekš, teiksim, mēs par tādu kreiso liberālu varējām domāt kā par cilvēku, kurš vienkārši iestājas par tiesībām, vai ne? Tajā apgaismības izpratnē. Tas ir tiesības, cilvēkam ir tiesības, un tiesības nerad arī saprotot kā šīs prasības. Tiesības kā prasības uz cieņu noteikti attieksmi, noteiktiem labumiem no valsts vai... Tikt iekļautam. Jā, tikt iekļautam vai no piekrišanas no citiem cilvēkiem. Kamēr konservatīvie, līdzīgi kā tur Aivi saki, konservatīvie ierasti mēģināja to šo nošķīrumu izmantot tā, ka ir tiesības, bet ir arī pienākumi. Proti, tiesības korelē ar pienākumiem, un tad pēkšņi mēs šobrīd esam tādā situācijā, ka... Un tiesības ir balstītas dabīgajās tiesībās. Dabīgajās tiesībās. Nevis tiesībās tādās, kas balstītos cilvēku, iedomās, viņa iekšējās sajūtās. Ja? Tur no mūsu puses, no manas puses noteikti bija tā pretestība, ja? Tad visa šī tiesību diskursa balstīšanā tādā sentimentālā, vulgāra fenomenoloģijā. Ja? Protams, ka ir jāieklausās tajā, ko cilvēks stāsta. Pareizi, ja? Bet tas nenozīmē, ka ir jāatbalsta visi lēmumi, ko šis cilvēks ir pieņēmis, grasās pieņemt. Ja?
tad ir jābūt arī tam racionālam elementam. Ja? Un šī stāsta nozīme ir tajā, ka jūs saprotat to redzes punktu, ja? Bet jūs atveroties parādat viņam to plašāko, ja? Lai šis cilvēks izmantojot savu saprātu varētu redzēt, kā būtu, ja visi tā darītu. Ja? Teiksim, kā kategoriskais imperatīvs var darboties. Un tad pāriet tajā nākamajā līmenī. Ja, bet piedod, Jā. Bet, es vienkārši gribēju norādīt uz to, ka tie, kur iepriekš apelēja vienkārši pie šīm abstraktajām tiesībām, kā Raivs saka, pēkšņi viņi tagad runā par tiesības un pienākumi, un pēkšņi daudz konservatīvi Eiropā, un tas, ka Amerikā ir tie, kuri vienkārši, tajā brīdī, kad šī lielā valsts mašinērija tiek vērsta pret viņiem, viņi vienkārši piesauc tiesības kā, šo... Agambets teiktu, kailo dzīvību, kurā vispār tad, lūdzu valsts neiejaucies. Tas nomes ir kaut kādā ziņā apmetušās, jo es atkal vienkārši skatos uz tām dažādajām nometnēm, un tie, kas tik saukti par nacionāli konservatīvajiem vai nacionāli populistiem, vai liela daļa arī Amerikas šie postliberāļi, kurus, teiksim, tu kritizē šo jēdzienu, kur mēģina pārvarēt liberālismu. Viņi ir izrādījušies ļoti kritiski pret visām šīm valsts inkursijām, teiksim, vakcīnu certifikātu prasību jomā. Arī Eiropā daudzi, kurus iepriekš tā sapratām kā tāds nacionāli populists, kā tāds nedaudz reakcionārs, tāds kaut kādā ziņā uz tradicionāls un vērsts, viņi teiksim, žurnāls European Conservative. Viņi ir kaut kas starp Eiropas identitāriešiem un vienkārši tādiem nacionāli konservatīviem. Un viņi arī ir nopublicējuši interviju ar mRNA tehnoloģiju izveidotāju, vienu no izveidotājiem un tādiem tēviem, Robertu Maloni. Un tādējādi arī var redzēt, ka šis tāds kā nacionāli konservatīvais izdevums caur Malonis interviju pauž principā kritiku pret visiem, pret piespiedu vakcināciju un vispārējo. Tā ka, Es nezinu par šīm nometnēm. Jā. Es arī nezinu par tām nometnēm, bet argumentācijas kvalitāte ir zema. Un tad it kā filozofiem vajadzētu uzreiz to reaģēt, jo to var arī ļoti viegli redzēt. Piemēram, tagad tas likums, kas tika pieņemts Latvijā, kad ir no tajā publiskajā sektorā ir jāatbrīvo no darba visi tie, kuri nav vakcinējušies vai nav izslimojuši, kuriem nav tas certifikāts. Kāds ir tas arguments? Kāds ir arguments? Tad man izskatās, ka tur ir 3 vai 4 argumenti, no kuriem neviens nav pārliecinošs, bet tiek uzskatīts, ka ja viņus visus sarindo kopā, kas saka pirmkārt, otrkārt, treškārt, ceturtkārt, piektkārt, lai gan neviens pats par sevi nav pārliecināts, tad kumulatīvi viņi tomēr iegūst pārsvaru. Ja? Pamēģināsim, izspēlēsim to argumentu. Tātad mums ir, pieņemsim, Ogres pamatskola, un tur ir, pieņemsim, 20 skolotāji. Profesionāļi, strādā daudzgadē skolā. 2 skolotājas vai 2 darbinieki, teiksim, 2 skolotājas nav vakcinējušās un arī negrasās to darīt. Viena, teiksim, baidās, otrai ir kaut kāda cita pārliecība, vienalga ezotēriski ievirzīta vai kaut kāda tāda, bet tam nav nekāda sakara ar to darbu. Tagad šīm 2 skolotājiem ir, viņas nevar turpināt, viņām tiek laustas līgums, viņas nevar turpināt. Kāds ir arguments, kāpēc vajadzētu tā rīkoties? Tātad tie varianti. Pirmais variants ir, kāpēc šīs 2 sievietes, kurām nav certifikāta, nedrīkstētu nākt uz skolu, atrasties uz vietas un mācīt tos bērnus. Pirmais variants. Viņas apdraud citus. Šis arguments nedarbojās, protams, jo tas būtu tā, ja būtu tā, ka vakcinētais iegūst tādu veidu, tā kā viņš vairs nevar būt par pārnēsātāju. Turklāt, tā kā tie pārējie ir vakcinējušies, tad pat ja tāds nevakcinētās sievietes ienestu to vīrusu skolā, tā kā tie citi ir vakcinējušies, tad viņi taču nebūtu vairāk tik apdraudēti. Ja? Tad mēs redzam, ka šis īsti nedarbojās. Tas arguments. Tad ir otrs arguments, numur 2. Nevis viņas apdraud citus, bet viņas ir apdraudētas. Tā kā viņas nav vakcinējušās, viņas ienāk skolā, kur iespējams arī caur bērniem, klejot tas vīrus, un viņas tagad saslims, tā kā viņas ir sievietes, teiksim, pieņemsim jau virs 60 gadiem, tad viņas var smagā stāvoklī nonākt slimnīcā, vai ne, cik tur tie 2% vai kas iespējams, un arī nomirt. Bet arī šis arī īsti nedarbojās. Jūs redzat, kāpēc? Jo viņas pašas pieņēma to lēmumu. Mēs atrodamies šajā skolā, apzināmies to risku. Ja viņas saslimtu un nomirtu, tad skola pazaudētu tos 2 skolotājus, jo viņas tad nomirtu. Bet tā kā viņas šobrīd viņām neļauj strādāt, tad sanāk, ka skola jau tagad viņas ir pazaudējusi. Ja? Tad šitas arguments arī īsti nedarbojas. Mēs varētu galāk izvērst pa premisām, kāpēc viņš īsti nedarbojas. Zinot to, ko mēs zinām par vīrusu. Tad ir trešais.
Trešais arguments ir, man izstāsta līdzīgs. Tas bija līdzīgs tā kā pēdējā tajā Saeimas lēmumā. Nē, viņas rāda sliktu piemēru citiem. Jo mūsu politika ir tāda, ka mēs cīnāmies pret šo pandēmiju ar vakcīnām. Tas ir mūsu galvenais rīks. Otrs rīks ir, mājasēdes un tāda. Un ka mēs nevaram pieļaut, ka cilvēki tādā amatā, ka viņi arī tur māca skolēnus, tur matemātiku vienu māca, otru latviešu, un ka viņas tā kā parāda šādā veidā tā kā to attieksmi tādu. Tas būtu trešais, kurš man arī liekas apšaubāms. Ja? Šajā gadījumā, šajā trešā argumenta gadījumā, man liekas nesamērīgi par to atlaist no darba. Ja? To argumentu varētu lietot, ka tā uzvedība ir skandaloza, bet liekas nesamērīgi atlaist no darba un neļaut oficiāli vairs vispār strādāt. Un tad ir vēl ceturtais, ja, kas ir kaut kas būtu pavisam dīvains. Ja? Ka īstenībā mēs apzināmies, ka tas ir netaisnīgi pret šiem cilvēkiem viņus atlaist, bet mēs to darām tikai vienīga utilitāra argumenta dēļ, viņus tā kā iebaidīt, lai viņus tomēr savakcinējas. Ja? Man liekas, ka tas ceturtais ir pats spēcīgākais. Varbūt jūs varat pateikt vēl kādus, es tā redzu to. Nē, tu skaitīji tos visus galvenos. Man liekas, ka mērķis ir, jo arī, ja paskatās tos dokumentus, kas ir pēdējais tās visas tiesas, viena tā tiesas prāva un vēl kaut kā tā administratīvās tiesas prāva. Jā, gan tur. Pret to ģimeni. Jā, jo tas arguments ir, principā tiešām, kad nodās arguments ir vienkārši pēc iespējas ātrākiem, reizēm arī saraustītiem juridiskiem soļiem, panākt pēc iespējas lielāku vakcinācijas aptveri, ko šobrīd arī medijos gandrīz jau mēnesi vienkārši nosauc par pātagas pieeju. Es arī vakar klausījos raidījumus, ka kā Raivis iepriekš līdzīgi teica, iepriekš bija tāds arī, ka cilvēki ir gudri un saprātīgi un paši pieņems pareizās izvēles. Tas nedarbojās, cilvēki ir acīm redzot, Burkāna pieeja ar vakcinācijas tiem reklāmas rullīšiem galīgi nedarbojās, jo tas nebija uz to auditoriju vērsts. Tas nebija vērsts uz apgaismotajiem šiem cilvēkiem zinošajiem tad, ja cilvēki ir nezinoši un nespēja pieņemt izvēles savās labākajās interesēs, tad jāīsteno pātagas pieeja, un tā tiek pamatots galā gan visi pēdējie lēmumi, rīkojumi arī deputātu vakcinācijas gadījumā, gan arī, piemēram, arī kaut vai tas, ka pašvaldības sētniecei arī ir jāvakcinējās, jo vienkārši tāds rīkojums. Jā, lai gan viņa vispār nav kontaktā ar cilvēkiem. Jā, bet ir vēl sliktāk. Proti, es negribētu tagad konkrēti nosaukt nevienu institūciju, bet mums visiem labi zināma institūcija, kurā tika pieņemts lēmums par attālinātu darba veidu līdz pat Ziemassvētkiem. Un? Protams, tika izskatīti kaut kādi argumenti, aplūkot argumenti par labu tam. Un tie argumenti, kas tika izskatīti pēc tam, bija kaut kur ļoti līdzīgi, vai tie paši, principā viņus izsako. Ko tu uzskatīji, bet, kāpēc es saku, ir sliktāk? Tāpēc, ka pirms šiem, vispār, kam ielaidās šajā argumentācijas, mēģinājumā, bija jau pieņemts vēl viens cits arguments, kā pašsaprotams izējas punkts, tāpēc, ka citas līdzīgas institūcijas jau tā dara. Šis ir spēcīgi. Jā. Tas ir spēcīgi. Un pēc tam, nāk vēl šie apsvērumi, ko tu teici jau. Vēl pa vidu tur iejaucās arī bailes kā arguments. Un tāda šī, varētu teikt, amalgama no emocijām, argumentiem, un tā citi arī dara. Vai tā dara, tepat kaimiņš, šie visi noved pie tā rezultāta, pie pieņemta lēmuma. Un turklāt runa nav par visu cieņu Ogres skolām, bet runa tomēr tas bija tikai piemērs. Es saprotu, tas ir piemērs, bet šeit runa par konkrētu institūciju, kas, teiksim tā, kaut kādā izglītības ranžējumā, izglītības tādā kaut kādā hierarhijā, acīm redzot, atrastos augstāk. Jā. Es nojaušu, kas tā ir. Jā, gan tavs, gan arī Agneses piemērs, man liekas, parāda labi to. Raiva piemērā bija tas, ka tā akumulējošā loģika, ka mēs pat nevaram īsti atrast, kurš ir tas galvenais vaininieks, ka viens otru mēģina pārspēt un galā ir tāda kaut kāda iracionāla impulsa virzīt, tāda akumulācija, kas noved pie absurdiem vai dīvainiem vai nesmērīgiem lēmumiem. Bet, kas man liekas zīmīgi, it īpaši arī Latvijas gadījumā, bet, teiksim, arī dažās citās Eiropas valstīs, ka
tas, ko mēs saucam, ko es arvien vairāk saucu par tādu šo leviatānisko centralizēto valsti, tādu 17. 18. gadsimta veidojumu, kas ir savu to apogēju kaut kādā ziņā sasniedz 20. gadsimtā ar labklājības valsti un ar dažādiem visādām pretrunām un absurdiem un tādiem nesamērīgumiem, kuri parādās. Ir uzrādās tas, ka no vienas puses viens likums, viena kārtība un taisnība visiem princips, kas, teiksim, manifestēties tādā vienā rīkojumā, vienā skaidrā likumā, kurš neņem vērā dažādās tiešām atšķirības, dažādās situācijas un kurš tā īpatnēji arī kontrastē, teiksim, ar neseno aizliegtā paņēmiena sižetu, ka tie stāsti, kāpēc cilvēki nevakcinējās un iemesli ir ļoti dažādi. Katram ļoti individuāls stāsts, ļoti individuāls situācija, un tur ir runa par skolotājiem, bet rīkojums ir viens, izpildēji jābūt diezgan vienādai, un tad visi tiek, teiksim, palikta zem šī lielā novienādojošā mērkoka, kur tiešām teiksim, sētnieka situācija, autobusu šoferu situācija, universitātes pasniedzēja situācija, deputāta situācija, tas tie visi ir apakšā zem šī rīkojuma. Jo, kāpēc ir jābūt tik vienveidīgam un uniformētam, jābūt tam izpildījumu prasībai? Protams, kāpēc nedrīkst vispār būt atkāpes? Jo, ja būs tās atkāpes, tad tas akumulēsies un tad nojuks viss tas likuma vai rīkojuma mērķis piespiest cilvēks vakcinēties, protams, palielināt to, jo tad būs pārāk daudz vienkārši izņēmumu. To ir visgrūtāk saprast, arī tajā attiecībā uz tiem skolotājiem, jo viņi arī taču piedāvāja, ka viņi varētu tad attālināt. Ja? Vai ka viņi var, to es arī nespēju saprast, kāpēc tas skolotājs nedrīkstētu atrasties tajā klasē. Ja viņš ir ar masku, viņš ir dezinficējis rokas un, teiksim, viņš ievēro tos 2 metru atstatumu, kā tad viņš varētu pats inficēties vai inficēt? Ja? Tad varētu, un tam visi piekristu. Ja? Tiem stingrajiem noteikumiem par distancēšanos un maskām vai telpu vēdināšanu, ja? Tur nav principiāli morāli iebildumi. Ja? Bet, ka atsakās apsvērt kaut kādus alternatīvus risinājumus, lai tomēr tie skolotāji varētu strādāt savā profesijā, manuprāt, tas ir. Es uzskatu to par morālu pārkāpumu pret viņiem. Un tas, ka mēs sakam, ka viena daļa viņu argumenti ir muļķīgi, vai ka viņi tiešām rāda sliktu piemēru, tas to svaru kausu tomēr nepārsver atpakaļ. Vai ne? Tāpēc, ka tiesības ir deontoloģisks koncepts, nevis utilitārs koncepts. Valsts iedzīvotājiem pilsoņi nav skrūves, kuri darbina lielo to mašinēriju. Mēs esam gadsimtiem cīnījušies, lai neuzskatītu tā, vai ne? Mums nav augstākas vērtības par cilvēku, vai ne? Nav. Kas ir virsotnē? Cilvēks ir virsotnē, nevis valsts. Pareizi. Un ka tagad mēs redzam, ka šitie tās pamatpremisas, kurām mēs esam strādājuši, viņas tiek ļodzinātas ārā. Un tas, teiksim, man jau otro dienu sāp galva, jo es kaut kā es nevaru atbalstīt, un es nezinu, ko darīt, kā kaut kā iebilst pret to. Ja? Jūs varat arī saprast, kāpēc, un var arī saprast, kāpēc ir, arī pirmkārt nedrīkst, taču īsti, nevarēja visu laiku arī pulcēties, vai ne, un kaut kā izrādīt. Ja? Un arī ir mums pašam Telosam, protams, ka mēs izjutām tās bailes, ja? Ka tu cilā šo tēmu, un ka tas rezultāts būtu nevis tāds, ka cilvēki domā par tiem argumentiem, kas ir svarīgi, mēs esam saprātīgas būtnes, bet ka tas rezultāts ir tāds, ka šī te kārtējā vecā sirmgalvas sieviete saka, jā, redz, arī filozofi saka, ka nevajag vakcinēties. Nē, mēs nesakām to. Vai ne? Un man ir tie daži paziņas, kas nav vakcinēti, ja, un kuriem ir vecumā virs 40 gadi. Es gribētu viņiem aizskatīt un pateikt, ne, dariet to. Mēs nerunājam par tām jūsu izvēlēm. Ja. Mēs runājam par kaut ko lielāku, par veidu, kā mēs argumentējam, un par veidu, kādas ir valsts varas robežas. Tas, kas pēdējos divos, kas notiek Latvijā, parādās, kur, teiksim, pieaicināt dažādi eksperti. Tu domā raidījumu? Jā, raidījumu, kas notiek Latvijā, un es arī kaut kādā ziņā izbaudu šo raidījumu, atgriežos jaunībā. Tas, kas parādās, proti arī pagājušās nedēļas raidījumā, pagājušās trešdienas raidījumā, parādās tas, teiksim, pieaicināt šis tiesību eksperts, kam vajadzētu būt tiesību ekspertam, tiesības sargs Jansona kungs, vai ne?
Un gan Jansons kungs, gan arī tie daži satversmes tiesneši, kas šajā jautājumā ir uzrunāti gan 2020. gadā, gan citi, kuriem tad vajadzētu būt tam skatam, ko valsts var darīt. Kuri saprot, kas ir tiesības, definīcija var pateikt. Un kuriem tad vajadzētu saprast, ko valsts vispār spēj un var darīt, un ko valsts tad nevarētu darīt attiecībā pret, sabiedrību, kopienu, individiem un tam līdzīgi. Un var redzēt, ka arī Jansona kunga atbildēs, ka viņš redz problēmu tajā, kas, notiek ar rīkojumiem, likumiem vispār, un ka tas ir ļoti grūti gal galā to kaut kādā augstākā tiesā būs pamatot. Var redzēt, ka viņš taustās tādā kā, ko sauc kā juridiskais pozitīvisms, tāda juridiskā pozitīvisma ietvaros, un ka tikai tās normas, kuras jau ir pieņemtas kaut kā to normu ietvaros, šo jautājumu varētu atrisināt pozitīvi vai negatīvi. Bet tas, ko tiešām cilvēki neuzdod, jautājumu, kurai te tiešām vajadzētu būt tai galējai robežai, saskaņā ar kuru vērtēt kaut kādas valdības rīkojumus vai likumus, un tiešām būs jautājums, tā morālā instance vai, rīkojums vai likums X ir morāli labs un morāli pieņemams, un tas jautājums tiešām no šī ētiskā vai morāli filozofiskā skatpunkta, viņš, man liekas, līdz šim Latvijā gandrīz nekur nevienā no diskusijām nav parādījies, proti, vai tas ir morāli pieņemam, likt cilvēkam pret savu gribu veikt medicīnisku manipulāciju. Un tas neparādās. Un tieši šim morālajam tad būtu jābūt tam kaut kādam tādam ārējam momentam attiecībā pret kuru izvērtēt valsti, bet nav. Un tur es redzu šīs modernās leviatāniskās valsts Tomasa Hobsa projektu, tādu kā likumsakarīgo gala pieturu šobrīd, kā augstākā autoritāte valstī, suverēnā vai pieņemtajos likumos, bet nav vēl augstākas autoritātes, pēc kuras izvērtēt šos likumus. Jā, un tas visbīstamākais, manuprāt, kas šobrīd notiek, ir, ka mēs varam pazaudēt, mēs jau sākam pazaudēt to varu dalījumu principu, ja, kas jau ir antīkajos tekstos, tad tur Montesquieu un tā tālāk, kurš tik ļoti svarīgs. Kur to varēja redzēt? Bija tā, es aizmirstu, diemžēl, kā to kungu sauc, tas viens tiesnesis, augstākās tiesas tiesnesis, kurš nebija vakcinējies, viņam bija tās vārda apmaiņa ar tieslietu ministru Bordānu kungu. Strupišs, jā, ka viņš nebija vakcinējies, un tad viņam saka, tā kā, nē, jums tas ir jādara, jo tas ir visiem publiskajā sektorā strādājušiem, sadāk, jūs nevarat turpināt to tiesnešu darbu. Un viņa atbilde īstenībā tas bija labs arguments, kurā ir vērts tā kā, ieklausīties, bija vērts ieklausīties, ja. Viņš saka, mums ir jau cik tur tie iesniegumi 11 uz galda par atlaišanu no darba dēļ nevakcinēšanās, un jūs mani tā kā, uzreiz gandrīz spiežat nostāties, tā kā pret šiem cilvēkiem, ja, jo ja uz mani tas tā attiecas, tad tas attieksies arī uz viņiem. Tas nozīmē, ka augstākajā tiesā principā nav vērts šos gadījumus skatīt, jo mūsu atbildi jau šobrīd ir skaidra. Mums viņi ir Saeima pateikusi un ministru kabinets, ja. Pazaudēt tiesu varas to spēju, distancēties pilnībā no valdības, no koalīcijas, no konkrēta lēmuma, ja? Mēs varam samaksāt ārkārtīgi augstu cenu par to. Es tiešām esmu nobijusies. Ja, un tagad skatīs satversmes tiesā tās vairākas lietas. Ja? Gaidīsim ar nepacietību. Kaut viņiem tas mugurkauls būtu. Ja? Nav tā, ka ārkārtējais stāvoklis, ja, pilnīgi nolīdzina izpratni par tiesībām un brīvībām, un jo īpaši dabīgajām tiesībām, proti tiesībām strādāt. Tā nav. Labi, viens ir šī augstā cena, ko var samaksāt ar vispār valsts uzbūvu, valsts tiesiskajiem principiem, tā cena, ko var samaksāt, bet otrs puses teiks, nepastieties, cena ir līķis slimnīcās. Jā, saplūstot kopā, likumdevēja vaļā, izpildu vaļā un arī tiesu vaļā. Ja šī ir visa tādā pilnīgā vienprātībā par to politiku, kas ir tagad jāīsteno, ja, tad man tas nav, bet jūs saprotat, labi, mēs apzināmies, ka pieņemot tādu vai šitādu lēmumu, visdrīzāk rezultāts būs, ka gan vienā, gan otrā lēmumā rezultātā cilvēki nomirs. Bet tas neatceļ tiesību būtību. Tieši tā, par to jau arī ir runa, vai ne? Tiesību būtību tas neatceļ, bet es gribētu teikt, modernās sabiedrības
daudzās lomas, kas cilvēkiem ir jāpilda. Savulaik taču Niklās Lūmans, sociologs, teica, cik lielā mērā moderna sabiedrība ir daudzu apakšsistēmu sistēma. Ja? Šīs apakšsistēmas ir tā autonomizējušās, ja? Kļuvušas autonomas, ka tām jau ir iekšējie likumi, iekšējo lomu, kaut kāds izpildes musturs un tam līdzīgi. Un cilvēks ir spiests savā dzīvē daudzkārt pārkāpt dažādu lomu robežas, tad viņš runā kā valsts ierēdnis, tad viņš runā ģimenē kā ģimenes cilvēks, tad viņam prasa kaut ko kā garām gājējiem uz ielas, tad viņu uzrunā vēl kādas nevalstiskas organizācijas biedru, un visas šīs apakšsistēmas jau arī prasa kaut ko no cilvēka, un vienā brīdī šķiet, ka visi šie viņa daudzie izteikumi ir īstenībā pretrunīgi cits citam. Bet, kā lai saka, tas nav šī indivīda ne nopelns, ne šī indivīda kāda vaina. Ja? Tā sabiedrība pati ir tik daudz dimensionāla, šīs dimensijas pat īsti nevar saprast, kā vairs sadara kopā modernā sabiedrībā. Noteikts, ka viņam ir grūti kaut kādu integratīvu vienā skaidrā vai vismaz neskaidrā tāda tomēr tik tiešām izsekojamā pamatā balstītu viedoklī vispār paust. Ja, viņš ir konfrontēts ar daudzām sociālām lomām, kurā pie katras šķiet piederās gandrīz vai cita atbilde, ko viņam vajadzētu sniegt. Tiesību un valsts robežas. Bet, Raivi, mēģinot tevi iesaistīt vēl sarunāt uz noslēgumu, bet tu seko līdzi vai ne vācu presē, vācu medijiem un vācu intelektuāļiem. Ko viņi, kurus mēs, tradicionāli arī šajā reģionā esam uzlūkojuši kā tādu augstāko vispār, kas var būt civilizētības līmeni vai ne, un intelektuālas diskusijas līmeni. Ko vācieši saka par notiekošo? Ir tīpaši vācieši, kur arī, dažādi strāvojumi no vienas puses būs tāds nīčiānisks vitālisms, no otras puses būs pieturēsimies pie normām, klausīsim valstī, no trešās puses būs nacionālisms ar atkal leviatāniskām ievirzēm. Kas ir izskanējis tieši pie vāciešiem šajā jautājumā? Varbūt tā apkopojoši ir grūti pateikt, vai ne? Skaidrs, ka šīs tēmas, par kurām mēs šodien runājām, tās jau arī ir, par tām ir runāts arī Vācijā. Viens no tādiem paša pēdējā laika replikām, es gribētu teikt, tomēr tādām dziļākām replikām uz visu kopējo situāciju, ko pandēmija ir raisījusi uz pārdomām un, starp citu, arī uz sabiedrības vai infantīlismu vai sentimentālismu, uz kuru beigās mēģina balstīt kādus lēmumus, bet nevis kādām dziļākām, fundamentālākām lietām. Tā viena tāda replika ir šajā gadā arī iznākusi Haralda Valcera grāmata Nekrologs man pašam. Mm-hmm. Ko tu šobrīd lasi? Ko es šobrīd lasu? Līdzi? Jā, paņēmu līdzi. Un tur jau viņš runā ne tikai par sevi pašu, kaut gan viņš runā arī par sevi, kā to, kas ir pieredzējis pavisam nesen arī infarktu, un pateicoties mediķu laicīgai un profesionālai iesaistēji izdzīvojis. Viņi darījuši tiešām visu, ko priekšraksti raksta, medicīnas un tā. Un laicīgi un iejūtīgi, un par to viņš ir pateicīgs, bet viņš grib palūkoties arī uz pašreizējo situāciju kopumā, kā cilvēks, kas varētu būt jau ārpus tās. Kā kāds vēsturnieks, kurš pēc gadiem 50, ja tādi vispār būs lemti, raugās atpakaļ uz šo laiku. Un tas, ko viņš pirmais pamana tādā lielā attālinājumā, pat nav, tik lielā mērā argumenti, kuri tiek piesaukti un to pamatotība, bet tas, ko viņš pamana, ir, ka pietrūkst tāda kopīgā, varētu teikt, rimtuma cilvēka dzīvē, no kuras vispār saprātīgi un izsvērti lēmumi nāk. Un tie lēmumi nekad tomēr nav, es gribētu teikt, vienīgi un tikai racionāli, tie vienmēr ir arī nes līdzi kādu pasaulē būšanas tādu ētosu. Viņam šķiet, atkal ir pienācis laiks runāt par to, cik lielā mērā mūsdienu sabiedrībā tagad pat labāk tieši arī pandēmijas laikā pietrūkst vispār
galīguma kategoriju. Ja. Atkal nāve tik bieži tiek aplūkota kā vai nu tehnoloģiska vai ekonomiska problēma. Cilvēka dzīves, ko Agnes arī teica par tām skrūvītēm, atkal tiek aplūkota kaut kādā līdzīgā manierē. Galīguma kategorijas pazūd. Šķiet, ka mēs pūlamies atgriezties kādā pirms pandēmijas situācijā, kurā atkal varēs tāpat rīkoties. Ja? Tas ir tikpat lielā mērā patērēt, tikpat lielā mērā runāt par ekonomiskās izaugsmes procentiem. Visu to tāpat. Ja? Un tas ir tas vēlamais, ko pandēmija būtu iemācījusi ātri, atgriezīsimies turpat, tad beidzot tiekam galā ar to. Ja? Bet neizmantojam šo iespēju padomāt, cik lielā mērā mēs domājam par sevi arī kā par mirstīgajiem un par tiem, kuriem kā mirstīgajiem būtu dzīvē jādara. Un šobrīd tie lēmumi izskatās tā, ka no jauna sastopoties ar mirstīgumu, vispār mirstīgumu faktam uznirstot virspusē, ikdienā ieslēdz ziņas un tu tikai mirstīgums, vai ne? Cilvēki krīt panikā, tāds iespējas, un tas arī noved pie tādiem saraustītiem, tādiem nepārdomātiem lēmumiem, kur no vienas puses varu kausā tiešām ir šis mirstīgums, pieaugošs mirstīgums, un neviens, protams, negrib tā mirt, tīpaši piepeši no nekurienes uzkritušā pandēmijā, nevis varonīgā karā. Bet no otras puses, robežas arī valsts pārvaldes darbā, kurš tiek noārdīts, mēģinot kaut kā paniski tikt galā ar šo mirstīgumu. Un tas, par ko padomāt. Bet tas jautājums, kas man pašam visvairāk sāp, gandrīz visvairāk, ir par sabiedrības sašķeltību, kas it īpaši Latvijā šajā situācijā, man liekas, neizbēgami ir vēl sāsinājusies un kaut kādā ziņā vēl ļoti dramatiski paliks vēl ilgstoši, manuprāt, pēc tam. Jo Latvijā jau tāda sabiedrība bijis diezgan sašķelta pa etniskajām līnijām, pa politiskajām, arī pa socioloģiskajām līnijām, bet šobrīd vēl šis papildus šķēlums starp vakcinētajiem vai nevakcinētajiem, vai vakseriem un antivakseriem, un valdības atbalstītājiem, valdības kritizētājiem, šo ārkārtas politiku. Varbūt tas atkal tā pārspīlēti, bet Rudevska kungam nesenā intervijā bija tāds trāpīgs salīdzinājums ar Gulagu. Gulags tas ir viens, vai ne? Bet man patīk tas salīdzinājums ar laulības krāpšanu, un proti, daži saka, labi, pandēmija pāries, mēs to visu aizmirsīsim, bet Rudevska kungs tur tā, saka, bet, teiksim, krāpšana laulībā, labi, to arī var piedot, bet to nekad neaizmirsīs. Tas visu laiku kaut kādā ziņā paliek kā tāda tumsa vai kaut kāds tāds tumšs pleķis fonā savstarpējās attiecībās pārim. Un, man liekas, ka būs ļoti grūti kaut kā Latvijas sabiedrībai pēc tam aizskalot šo pleķi prom, jo es vienkārši domāju par tiem cilvēkiem, tiešām tādi ierīnas sētnieki, kurus arī pats zinu, kurš strādā pašvaldībā un kuru atlaiž no darba, tāpēc, ka viņš nav vakcinējies. Vai, teiksim, cits atkal sētnieks, kurš tad, visu laiku nevakcinējās, bet viņš beigās savakcinējās, bet viņam pret savu gribu. Un tad viņam nāk līdz tas rūgtums, ka ir pārkāpta kaut kāda robeža. Viņš netiek cienīts kā cilvēks. Viņš netiek cienīts kā cilvēks. Un, kā gribas brīvība netiek cienīta. Jā, un tā valsts roka ir iejaukusies kaut kā ielīdus vispār viņa tajā personas ķermeņa integritātē. Un tas ir kaut kas tāds, man liekas, ko cilvēki neaizmirsīs. Bet, ko jūs domājat par sabiedrības sašķeltību? Šodien ir 17. novembris, rīt valsts svētki ar salūtu, un kopēju himnas dziedāšanu un arī visām šīm atmiņām par neatkarību un tās grūto izcīnīšanu un tam līdzīgi. Ja. Bet es fona režīmā uztraucos tā, ka vai tas likums, es ceru, ka tiks atcelts par to obligāto vakcinēšanos, un kad uz tām nākamajām saeimas vēlēšanām arī nevakcinēti cilvēki drīkstēs tā kā pieteikties un tikt ievēlēt kā deputāti. Un man liekas, ka ja to neļaus, pat arī nerunājot par tiesību plāksni, man liekas, ka tad mūsu šī brīža likumdevēja un izpildu vara un tiesu vara būs nonākusi tajā punktā, ka tiem cilvēkiem, kas tā kā iebilst, viņiem neatliek nekas cits kā absolūti radikalizēties. Jo tad viņi vairs nevar tikt demokrātijā pārstāvēti. Tie, kas redz citu kaut kādu, viņuprāt ir citādāk jāskatās uz pandēmijas problēmu.
Un nav pat būtiski, vai viņiem ir taisnība vai nē, jo mēs demokrātijā laižam pie tā galda sarunāties, tos ievēlētos cilvēkus. Vienalga, cik mums šķistu vai objektīvi būtu nesaprātīgs faktos nebalstīta tā viņa nostāja. Tā ir tā cena, ko mēs maksājam par demokrātiju. Un mums visus šos gadus, kopš Otrā pasaules kara beigām, ir šķitis, ka mums ir ļoti labi argumenti teikt, mēs maksāsim šo cenu. Ja? Pat ja cilvēka viedoklis ir pilnīgi nesapratīgs, iracionāls, ja viņš tiek ievēlēts, viņam ir tur vieta. Vēl pēdējā piebilde. Ja? Man šķiet, ka vairums cilvēku negribētu būt šī brīža valdības vietā un arī Saeimas vietā. Ja? Jo tas darbs viņiem ir ārkārtīgi grūts. Man liekas, ka to tomēr vairums saprot. Un ka jūs visu laiku viņi spiesti pieņemt lēmumus nepilnīgas informācijas apstākļos. Ja? Tātad tur slēgsim tās robežas, vai tas tur mainīs, un tā, cik ilgi varam izmaksāt tos dīkstāvus pabalstus, kā tas ietekmēs, vai cilvēki ies vakcinēties vai nē. Cik tā beigās būs tie skolotāji, kuri tad nevarēs atsākt darbu skolās un tā. Tā ir visa nezināma informācija. Viņi ir spiesti lemt, to mēs pilnībā saprotam. Viņi ir arī spiesti turēties pie tiem lēmumiem. Nevis, teiksim, mainīt katru dienu. Ja? Tu nevari tādā amatā būt kaut kāds neparedzams. Ja? Tu uzņem to kursu un tu pa viņu ej. Liekas, ka to daļu mēs ļoti saprotam. Bet, manuprāt, vajadzētu dažus netaisnīgos elementus. Manuprāt, tie ir tiešām daži. Ja no viņiem varētu kaut kā tā nomierināties, aprunāties, es nezinu, un atcelt, un varbūt atvainoties, pietiktu, ja būtu ļoti īsta tā atvainošanās. Ja? Pietiktu, atvainojiet, pāršāvām pār trīpu, šito nedrīkstēja darīt. Ja? Teiksim, tas Saeimas balsojums pēdējais, tā nedrīkstēja darīt. Tad mēs iziet tādos mierīgos ūdeņos. Jo, manuprāt, protams, ka mūsu mērķis ir, lai tie vecāku gadagājumi cilvēki, jo īpaši ar liekiem svariem un tā, lai viņi savakcinētos. Protams, ka tas ir mūsu mērķis. Viņi samazinātu tādā veidā savu risku, kaut vai nedaudz. Izskatās, ka tā tas ir. Ja? Pēc tiem datiem, ko mēs šobrīd redzam. Viņus ietekmētu viņu brīvu cilvēku lēmumā daudz labāk, ja turpinātu tā kā rādīt, rekā ir tagad Daugavpils slimnīcā, rekā ir šeit vai rekā ir šai ģimenē, ja, kur tad gāja bojā tas cilvēks, kurš varbūt būtu dzīvojis. Tas, manuprāt, būtu tas veids, kad dod viņiem to brīvības telpu, viņiem vajag laiku izlēmt, un mēs iedosim, viņi izlems. Ja viņi neizlems, tad viņi neizlems, ja, bet mēs to nevakcinēto skaits būs tad ļoti maziņš, vai tas globāli palīdzēs vispār nobremzēt šo pandēmiju, to mēs atkal nezinām, jo tās ziņas no citām valstīm arī ļoti pretrunīgi. Es nevaru uz to atbildēt, es neesmu epidemiologs. Jā. Raivi, par sabiedrības sašķeltību. Jā, mēs jau te runājām gan par brīvības telpu, gan tiesību telpu. Pieminējām arī kaut kādas solidaritātes telpas, gan jau arī dažāda līmeņa, bet tik tiešām, ja mēs zinām Latvijas sabiedrības vēsturisko likteni, tas tiešām nav bijis saudzējošs un rozēm tikai kaisīts. Maigi izsakoties 20. gadsimtā, šī ir sabiedrība, kas ir radikāli izjaukta un salikta un sabiedrība, kur ir tik daudz ciešanas nogulsnējušās, arī viss skaidrs. Un, protams, var jautāt, vai šis vēsturiskais mantojums ir cik radikālā formā atstājis ietekmi arī uz šādu pandēmijas situāciju risinājumiem. Bet es gribētu teikt, ka var jau, un to bieži, man liekas, var redzēt arī diskusijās, var tā kā aizslēpties arī, es to negribētu burtiski tādu psiholoģisku aizsarga reakciju tikai iztulkot, bet tā kā aizslēpties aiz kādiem, pat arī argumentiem vai piesaucot tiesības diskusijā, bet aiz tiem aizslēpjoties un vispār nepieļaujot kaut kādu kopējo pirms tam jau doto solidaritāti savā starpā, kur mēs varam izrunāties un teikt, labi, šo es pateicu, tas nebija veikli, varbūt tas nebija tik patiesīgi. Ja, un tad mēs, kā tu Agnes teici, tad mēs kaut ko arī atceļam un sakam, pagaid, stop, piedod, tā es to nedomāju, vai arī, ja es tā domāju, tad es nebiju labi padomājis. Ja. Tad kaut kādas fundamentālas solidaritātes formas, kurās mēs vienmēr varam atgriezties un teikt, ja mēs šo soli spērām vai nespērām, vai tas bija tik labi vai slikti,
mēs to pārdomājam, bet mēs varam mums ir kur atgriezties un atkal sākt to jauno soli, vai ne? Proti atgriezties tādā solidaritātes telpā, kas nav nolīdzināta, nav nojaukta, bet uz kuras tad var būvēt tālāk, ja, visus lēmumus un stāstus. Tas pats attiecās, es domāju, arī uz mediju telpu, arī uz mēģinājumiem tajos kaut kā vai apelēt pie šādām solidaritātes telpām, vai mediju palīdzību šādas solidaritātes telpas arī radīt vai veicināt. Un arī tur jūtams kaut kā tāds biklums, kuslums šajā jau, es gribētu teikt, tādā fundamentāli šīs sabiedrības solidaritātē. Un man šķiet, ja tur kaut kas labs un būtisks notiks, ja, tad arī sabiedrība pati arī tālāk jau tiesiskajā jomā, lēmumu jomā, argumentu jomā, kas ietekmē visu sabiedrību, jau tur ies labāk. 18. novembra notīs. Man noslēgumā gribās pieminēt, ka Svētais Augustīns 5. vai 4. gadsimtā par šo sabiedrības vienotību runā tā, ka sabiedrība vispār dibinās un veidojās ap kopīgiem mīlestības objektiem vai ap kopīgu mīlestības vispār vienu objektu. Un principā, ja gribi saprast, kas ir sabiedrība, tev jāpaskatās, kas ir šis objekts, ko sabiedrība mīl, kas tad visas sabiedrības locekļu prātus, gribas, sirdis, tad vieno tādā kopējā vērstībā uz šo mīlestības objektu kā augstāko labumu. Un mums atliek cerēt, ka Latvijas sabiedrība visa šī ārkārtas situācija neprāt izskaņā spēs vēl vienoties un atrast šo kopīgo mīlestības objektu, kas tad sabiedrību vienotu. Ar jums bija kopā Krišāns Lācis, Agnes Irbe un Raivis Pičevskis. Jūs klausījāties Teles Aplādi.